Latvijas basketbola izlase turpina gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram Valmierā. Valsts vienības galvenais treneris Ainars Bagatskis ir ārkārtīgi gandarīts par spēlētāju lielisko pašatdevu treniņos. Kāds ir jūsu dienas režīms? Varbūt īsumā var pastāstīt. Brokastis ir 9, pēc tam 10:30 ir pirmais treniņš, 2,5 plus mīnus stundas. Pēc tam ir, protams, spēlētājiem ir rehabilitācija, tur ledus vannas, masāžas, smērēšanas. 2:30 ir pusdienas, un tad 6:30 vakarā komandas treniņš. 2,5 stundas. Protams, viss akcents tiek likts uz aizsardzību. Katru treniņu apmēram 1/3 no treniņa tiek pavadīta vairāk kā 1/3 uz aizsardzību, 1/3 uz uzbrukumu un uz individuālo tehniku. Un jau veidot spēli gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tad šobrīd džeki tiek izspiesti kā citroni vai nav tik traki? Es domāju, ka tas nav tas vārds. Es domāju, ka vēl vairāk viņi ir izspiesti. Bet priecēja ļoti tas, ka praktiski visi spēlētāji, kad mēs sākām trenēties pagājušajā nedēļā atnāca, jau varēja redzēt, bija gatavojušies. Jo, ja spēlētājs nebija gatavs šīs slodzes, tas, kas tagad viņiem tiek piedāvāts, viņi nevarētu izturēt. Ja, un attiecīgi organisms ir piekusis, spēlētājs mentāli piekusis, rodās uzreiz traumas. Tagad nekā tāda nav, joprojām vēl ir vēlēšanās, un tas, ka ir kaut kāds humors arī, ja, starplaikos, kaut kur viens otru viņi pakaitina. Ja, tas tikai liecina par to, ka spēlētāji ir īstajā vietā, viņi dara to, kas viņiem vislabāk patīk, to, kas labāk sanāk, un viņi grib to darīt. Bet tas kodols veids ļoti, ļoti labu darbu ar lielu atbildības sajūtu. Un, kā treneris Krauliņš teica, sirds sildās skatoties, kā puiši strādā. Jāatzīmē, ka Latvijas basketbola līdzjutēji joprojām atceras pirms pāris gadiem izskanējušos skandālus par mūsu izlases necienīgo uzvedību Eiropas čempionāta sagatavošanas posmā un tam sekojušās diskvalifikācijas. Kāds ir tas jūsu režīms un disciplīna, vai viņi ir tādi, kā profesionāļiem pieklājās? Protams, tas ir diskutabls jautājums. Tur jūs varbūt daudz ko arī nezināt, un tas varbūt tik pasniegts nesmukā veidā. Ja? Es katrā ziņā domāju, ka katrs pats zina, kas ir profesionāls. Mēs esam pietiekami ilgu laiku bijuši basketbolā. Katram pašam jāzina, ko var, ko nevar, kur var un kur nevar. Mūsu galvenais uzdevums ir parādīt saturīgu spēli laukumā un būt kā komandai, cīnīties par katru bumbu, ja, par katru centimetru, dabiski. Un tas ir mūsu galvenais uzdevums. Arī izlases kandidāts Rihards Kuksiks ir pilns apņēmības Eiropas čempionātā rādīt savu labāko sniegumu. Noteikti Eiropas čempionāts būs kā iespēja sev parādīt, bet par iepriekšējo sezonu es galīgi neesmu apmierināts. Komandai gan personīgi vispār nekas nebija. Diezgan neapmierinoša sezona, bet tagad es esmu citīgi trenējies, esmu gatavs šai izlasei un cīnīšos ar visiem spēkiem katrā spēlē.